Goda lieta ir katram Rīgas Dināmo spēlētājiem pielietot vienu spēku paņēmienu pret Leonīdu Komarovu. Oceņos! Neļauj viņam uzmest, tomēr izdarīja metienu, bet Volkovs nolicis kājsargu uz ledus un atdoja atpakaļ un tomēr iekrita. Komarovs! Un Kris Kolts, bet būs par citiem pretiniekam ar Noju Bulīdzi. Komarovs jau tika prom no rēķa un izdarīja pat metienu. Bet to tiesnešiem, kā saka, labāk redzams. Un Leonīds Komarovs pret Krisu Koltu. Kris Kolts pārspēja Komarovu arī šajā duelī. Un Džemijs Lundmarks, Frederiks Lārks un Gins Meija. Laukumā, starp kājsargiem mēģināja raidīt ripu Krisam Koltam. Kā tā? Černovs. Un būs atkal noraidījums un atkal Bulīdzi. Bet bija 100% šoreiz pārkāpums. Pilnīgi pamatots šoreiz. Artjoms Černovs atvainojas. Jā, tur Guntam Galviņam nekas cits neatlika kā. Tur arī ripa tālāk. Černov, номер 27. Artjoms Černovs pret Krisu Koltu. Dubls 2. Un arī šoreiz Krisu Kolts glāb komandu. Aizraujošs mačs, kā jau mēs no pirmajām minūtēm teicām. Lai arī nav gūto vārdu, rezultāts 0-0, bet ļoti neveiksmīgi atliec ripa. Kolts glāb komandu un piespēlē atpakaļ, vēl uzbrukums nav beidzies. Rafals dodas uzbrukumā, ierēdīs ripa zonā. Nē, teicam piespēlē. Lepičs un Kris Kolts glāb komandu. Jakubs Klepičs izlauzās starp diviem mūsu spēlētājiem un arī izdarīja ļoti bīstamu metienu. Un Kris Kolts glāba komandu. Redzam, pa vidu starp abiem aizsargiem izlidoja. Ants Spruks tur cīnās ar Kokarevu Karsonu pret pārkārtu. Miķels Redlīgs aizskrien, bet Volkovs glāba komandu. Uzbrukums nevar turpināties, jo vārtos ir Pestunovs. No Baikova aizskrien Miķels Redlīgs. Pēc tam nav pat gribot. Nebija iespēja apstāties. Taktiski ļoti pareizi nospēlēja Niklas Lucēnijus. Cīnījās, uzkrita ripai virsū, lai Maskavieši nevar izdarīt metienu, jo visādi var gadīties. Nu ko? Viens punkts ir izcīnīts. Soins. Un netrāpa par ripas Mārtiņš Karsons. Metiens nogāž Karsonu. Galviņš Karsons. Tur ribas! Jānis Spruks! Tos vārtus un Rīgas Dināmo izcīna uzvaru. Pirmā uzvara 2012. gadā papildu laikā. Izcīna uzvaru mūsu hokejisti un dzirdam, kādā ovācijās izplūst arēna Rīga. Tādā šķiet savādāk šajā mačā arī nevarēja gūt vārds. Īsta cīņa no pirmās līdz pēdējai minūtei un arī vārds tika gūts cīnoties cīņā. Iespējams atliekas ir ripa vārtos. Nu ko, 1-0 Rīgas Dināmo uzvar šajā mačā un izcīna uzvaru. Jānis Spruks pārtrauc savu spēļu sēriju, kurās viņam neizdevās gūt vārtus. Tādas viņam bija 12, bet tagad cik vēl jau vairāk, kāpēc svarīgi ir šie vārti. Sveicam Krisu Koltu ar sauko spēli. Krisam Koltam tā ir 4. saukā spēle šajā sezonā.